Sveicināti, mīļie dāmas un kungi. Šodien es esmu te gultās, guļu. Tagad gaidu manu mammu, kamēr viņa atnāks mājās, un tad mēs kaut ko izgatavosim. Mums vakariņu jāiet. Jā. Un pēc tam viņa skatīsies atkal televizoru, un tas man visbiežāk tracina, kad cilvēki visu laiku to vienu un to pašu propagandu skatās, krievu valodas ziņas. Principā tas arī mēdz būt dažādas lietas. Katrs cilvēks pats izvēlās, kādu informāciju viņam ir jāskatās, un tāpēc tā rodas tāda problēma, tāpēc, ka politika ir viņa ir tā sadalīta, ko visi cilvēki cenšas uzskatīt savu politiku par vislabāku pasauli, un tāpēc rodas tādas nepatīkšanas strīdas, un tāpēc cilvēki nevar vienkārši sarunāties pareizā virziena, un tāpēc tā rodas tādas kāri pasaulē, skatoties uz Ukrainu, tur vispār tagad karš iet, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti slikti, gan skatoties uz to situāciju, kas mums ir pat te Latvijā, visi aizbraukuši projām no Latvijas, un tas gan jau ļoti, ļoti slikti, jo valsts tomēr negrib skatīties uz iedzīvotājiem, un tāpēc valdība taču piedodiet lūdzu, un tāpēc tā rodas tādas problēmas mums, un es domāju, ka ko mums vajag pacensties un darīt visu, lai Latvijā būtu labāka valsts pasaule, un tāpēc mums ir jāstrādā ļoti daudz ko, un es pat brīnos, kad tas būtu, kad valdība sāks domāt ar savu galvu un nedot pārējiem cilvēkiem izpausties tāda virziena, kurām viņam gribās. Un es domāju, ka gan tas būtu ļoti, ļoti sen drīz, jo īstenībā valdība mainīsies, un tad Abuldiņi ies projām, un Artus Kaimiņš paliks tepat valdība, man tā priecīgs par to, un viņš ir ļoti, ļoti tāds interesants cilvēciņš, un es katru dienu skatos Bum FM, un man patīk viss viņam viedokli, un es skatījos tur par emigrantiem, par bēgļiem, taču man ļoti patīk viņa reportāžu, jo viņš ļoti labi zina krievu valodu un var vienkārši sakomunicēties ar citiem cilvēkiem, bet man viņi ļoti, ļoti žēl īstenībā, jo viņš ir tur bija kaut kādas kļūdas viņam, tas nekas, visi cilvēki mēdz kļūdīties un labot savas kļūdas. Es domāju, gan, ko mūsu valsti kādreiz izmainīsies valdībā, un tad tomēr būs viss kārtībā ar to, un es domāju, ka gan tas būs vislabi. Es tā domāju, es tā jūtu, bet es ceru, ka jums patiks mans video, un ielieciet lūdzu laiku, ja jums patīk šitais video, un es gan domāju, ka mums viss izdosies pēc tam, pēc kāda brīža, un lai Latvija būtu svēta un garīga. Tas galvenais, ko mums jātic Dievam, tad būs viss kārtība. Un runāt ar spokiem, jā. Paldies par uzmanību, ar jums bija Dima Grīv 123 Latvijā, un es atvados no jums, un tāpēc skatīties tālāk manas video. Es domāju, ka jums patiks viss mans viedokli, ko es pat runāju krievu valodu, angļu valodu, un es gribu jums pajautāt vienu jautājumu. Vai jūs gribētu, lai es visu laiku runāju latviski, vai angliski, vai krieviski? Ielieciet, lūdzu, pirmais cipars būs krievu valoda, otrais cipars būs latviešu valoda, un trešais būs angļu valoda. Labāk patīk, un man ļoti prieks par to, ko man daudz paliek tagad 51 subscribers, un man tas priecina ļoti. Es domāju, ka jums arī.
Nu labi, tad paldies par uzmanību. Ar jums bija Dima Grīvi 1, 2, 3. Atvainojiet, ko es neskūju savas ūsas, taču es esmu sliņķis, taču paldies par uzmanību un visu čau, tā. Tas bija pēdējais latviešu valoda klips, nākošais būs angļu valoda. Jo 4 video es jau izdarīju.